ja jūti. Tās ir pozitīvās laimes vibrācijas. Starta bonus no kā atspērties. Spēles, kas liks pacelties. Skaties, kur gribi. Bonusi visur. Un nebūs tādas jautrības citur. Vibrē pozitīvi. Laimes. Reāli griezieni, liela laimesti un unikāls dāvans. Trakākais kazino šovs Latvijā. Lucky Latvijā. Vārds ir Bruno Reis, un šis ir 3-7-1 battles First. Vai mēs varam ienot maksimālu troksni? Kurš būtu domājis, ka mēs sāksim un tiksim tik tālu? 7. sezona, man ir prieks, ka visi esat šeit. Parādu visus, kas ir ieradušies, lai mēs visi redzam. Jā. Tā kā prieks visiem pirmkārt, pirms mēs sākam battle un pirms mēs sākam šo BPM sezonu, gribu pateikt paldies mūsu atbalstītājiem. Pirmkārt gribu pateikt paldies Lucky Punch Energy Drink, iedodam troksni! Gribu pateikt paldies arī Tuborgam, iedodam troksni Tuborgam, viņiem šodien arī liela diena. Un paldies par uzdrīkstēšanos un mūsu ģenerāla sponsoram, paldies Laimsejo, iedodam troksni! Lieliski! Kā jūs redzējāt, izlozi un vispārējo tie, kas bija tiešraidē, tie redzēja. Pirmais, kas sāksim, Marks Silovs. Tā kā pirmais beats, pirmais rauns. Iedodam maksimāli troksni, Marks Silovs! Let's go! Aiziet, melošēgi! 1. Hey, yo! That bike close speeds. Es kā Luks Skywalkers pats uz savus planētas. Tu nenozīmīgi āmēt, ka tu piedzim daktars pavēm. Un mans flows ir tik smooth, tā kā 2 BM tandem. Ja tu esi mans dēls, galinu bērnus, tā kā Izraels kareivi. Miers nav sezonas melnais zirgs, jo zirgiem ir liels solis. Labi, ka mēs esam firstā miers, nevar būt 200 metru no skolas. Rindas nāk viegli, tā kā piena zob. Daudz skatu var bombas, lai Dievs zin, ka sirds nav skop. Rādi, ko tu proti, manam prātam 4 stāv. Miers iekāp gultā, izmantojot ceļam krānu. Tāds džeks nejauc tā kā viski ar fantu. Viss taut man atcerās, es pat neieskaitīju pāns. Tagad atgādinu jums, bļe, par ko tas varēja būt. Varētu teikt, ka stāv uz miera, bet es nekāptu uz sūdu. Viņam rakstīts ir uz pieres, nākot šeit ir veids kļūt. Esmu pieredzis pie spriedzes, tā kā alkoholīt miers. Ja viņš ir tiešām miers, neviena sieviete nav sajutusi inner peace. Es nācu kilot, viņš ir atnācis sev pierādīt. Kad skaita miers, nebrīnos publika klusa, tikai Jēzus var būt miers, tāpēc es situ tev krustā. Slepkavību tu gūmūž mierā, pisies mājās, tagad vismaz aiziesi vēl cieņā. Es esmu tik hard, mais kafija ar armatūru, tavs rindas viegli sarakstīt kā stikmena karikatūras. Tais crossovers goltiem, tā kā AI, tu raksti tekst chat GPT. Esmu alien kā IT, šodien melis at the palace, bet es metu world peace mieriņ. Es klus kā pel, bet tu nedabūs to cheese mieriņ. Lai sezonā bombš, Bruno nodarbojas ar labdarību. Man teksts dārgāk kā kokaīna atkarība, nekad netiks tu playoffā kā Šarlotas Bobcat. Rīnas ir tik smagas, tās ir jāizskata domkrat. Tu gaidīsi savu kārtu ilgāk nekā gaidi bērnamā. Miers grib būt Dalai Lamā, staigā vierģo zeķiskamā. Silo zin, kas skan lab, Silo zin, kas skan grūt. Repers, kurš pild savu funkciju, ko tu zini pa to sūd? Iedodam maksimāli troksni Markam Silovam, viņa pirmais rauns! Miers! Pirmo reizi mūsu sezonā vairākas reizes centies tikt, bet pirmo reizi ir tic, iedodam viņam arī maksimāli troksni! Po! Aiziet, melošēji! Pīzķets! Miers ir sezonā! Kas ir Marks Silovs, viņš taisīs man dziļo. Par ko man tevi cienīt, tev pat uzvārds nav Šilovs. Tev druks sirsniņas virs burta, tu šeit ieradies bez sirds. Būsi budžeta insiders, battle repa gids.
Ko tu te aizmirsi, tikai nesaki kā vārdus. Sirds nav, vismaz reizam saglabā matus. Tici man, es gūstu straikus, tikai atvēzējot pautus. Tava šiepa aicina bowlingā, viņai mainījies status. Uz ko tu ceri? Tu šeit lieks uz Dievu. Puika skaties pats pat Bruno reiz tev lika mieru. Jautājumi ir lieki, droši ringā metiet vieli. Ko tu vari dot? Mūs cienās ar Džonu. Bezsirdīgais David Jones, tuklums un tīslums ar saviem pirātu jakiem iedeva rumu un stilu. Horizontā tiksimies, velkam dūmu un ticam. Tava šiepa kā jūra, figūra tik viļņaina. Es sezonas melnā perla, man izcēla no viņas dibena. Lielgabala zalve, pu. Nav vajadzīga salve, tagad blakus marka lūpas. Uzņem ātruma, mani jāki paceļ buras. Neceri fujak, nebūs tev pārunu. Sakot, tava šiepa pusdienās aplaiza kaulus. Pēc tā, kad mans krū nozaga kortēza dārgumus. Nedusmojies puika, es šo saku ne bez notiņas. Viņš pats savā dziesmā šādu faktu nolika. Viņam iepatikās meitene un aizbrauc prom no viņas. Tad kāpēc tu tik tuvu battle rapam pie drila? Iepatikās meitene un aizbrauc no viņas tālāk, kad viņa gribēs seksu. Tu skatīsies no malas, tāds kliedz kā lipso. Skatoties debesīs, šitā kukola dzīve laimi tev nenesīs. Īstils reprezents no Lapmeša ciema Bomāra. Tevī Džozam patīk spēlēt orgānu. Lai nu tā būtu, tu spēlē uz mana orgāna. Iedodiet Markam portālu, viņš te negrib būt. Vai iedodiet viņam kreslu, kuras skatīsies uz mums pants. Ej, jau iedodam troksni Firs pa pirmo raundu! Markam Silovam ir jāturpina ar otro raundu. Mark, aiziet, Melošeik, aiziet. Ej, jau! Bļa, es sev nedzirdu. Safe. Ej, jau! 1. Discord saka, ka mans spiediens, kā tas spiediens, ka es batloju pret bombs. Aizēju mājās, iestāju kompu, kačā League of Legends kontu. Nes nav tā kā front, no mans spiediens anakons. Fujeks izklausās, ka tekstus raksta komiks sans font. Mieru strādāja Microsoft, zog ne tikai bārds, bet arī tāds. Kā ir ņem un te no Bill Gates, kamēr Elons stāv tev blaks. Es piratizēju Windows, tu piratizēji bārs. Tu zini, ka nāk nāve, tā kā stirbi, kas redz fārs. Mazais programmētājs kaut ko zaudēja battle rapā. Uztaisēja AI, kas batlo, viņš tev izliks vienā setā. Battle raps bez manis, tā kā svētu galds bez vinegret. Battle raps bez manis, tā kā priekšspēle bez minēt. Tu zini JavaScript valodu, es zinu battle rapa valodu. Tāpēc man ir viegli pamanīt, kā kucēja lētu parūku. Jūtu gļukus tehnikā, kā aerobāt viņš sabrūk. Viņam vairāk bail no sievietēm nekā džekam zem kabluka. Izpist tev tirsā, tu jau esi pieredz pie tā Microsoftā. Nevar būt big dick energy, ja tavs dick ir Microsoftā. Izpist tev firstā, mums pat nevajadzēja iet uz toalet. Man batlā nevar uzcept tā kā buļļola omlet. Tev teksti ir sliktāk nekā Bruno beat izvēle. Ļoti reti hito un netiek lietot iztēle. Es te esmu uz zilta, tā kā Černobiļā dzirkstev. Tu komps varbūt Intel, bet tu dzīvē esi incel. Mainu lods, tā kā āds, tā kā Rango. Tu šona gulējies, trapoju no bando. Rindas ir tik netīras, pats skinheadi headbango. Ej apakaļ uz zālu, turpinu uz anime venkot. Mainu lods, tā kā āds, tā kā Rango. Tu šona gulējies, trapoju no bando. Rindas ir tik netīras, pats skinheadi headbango. Ej apakaļ uz zālu, turpinu uz anime venkot. Gang! Iedodam troksni Marks Silovs! Ej, jau Firs, pamostamies, iedodam maksimāli troksni. Pirmais battle šajā dienā, iedodam! Ir dzīvi, ir dzīvi. Mieras aiz tevis ir atbild otrajā raundā. Melošeik, aiziet! Aiziet! But if you choose to remain Duncan McLeod, the Highland Barbarian for the rest of your life, Iepriekš tev pisa 4 reperi uz riņķi. Maukas saņem par to piķi un var pasildīties pirtī. Tu tik saņēmi ko bildi un spermu 2 litri. Citas durvis atvēr tagad repa bosu zini. Tev tik balti zobi, tu ar 2 litriem tīri. Krīpus nefarmoji, tu no viena hita mirsti. Skrien pēc zaļā pafo, man to nodropoja pīsti. Man ar vienu hitu nekad nepietika īsti. Jā, man kokains flows, vai tāpēc tu esi cirvis? Jā, man kokains deguns, 100% milti. Kas par lohu manā laukā, iedodiet man pisi. Tava seja kā bidē, tu laizi manu dirsi.
Šitā kucē man negrib, viņa grib man iedot pīsti. Vai tev rokas aug no dirsas, jo tev dibenā ir pirksti? Tava čiepa liem pie mans, viņa domā esmu čipsi. Es esmu viņas papucis, sādēv ar siksniņu. Jā, es vīlu patlus, es nediršu rīlī. Man pat visu patlus tavu pimpis pretī. Atopies fujak, tev jau nodīrāti ceļi. Tu šeit negribi būt, tev nav vajadzīgi betli. Atkal ieradies pēc litra naturāla proteīna komplektā pa galvu nāk tev Detroita poezija. Ko lai sala siklu, priekš tevis ir bēdīgi. Pat tavu čomi ir par mani, jo viņa nav pēdiņi. Jebāt es esmu mātris rāzais kārtīgs. Uz sevi nevelk prezi, jo mūsējam tas patiks. Tu patīk soprāno, sliktas ziņas priekš tevis. Es strādāju waste management vai saprati dēliņ. Es teicu ekskursijas mežā, apskatīsi pēdri. Pirms ekskursijas apskatīsi pagāžnieku bembim. Man uz abiem pleciem vēlni, man yeah, tas ir pants. Iedodam maksimāli trokstu! 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Iedodam maksimāli trokstu vēlreiz first! Marks Silo, tev ir pēdējais rauns šodien no tevis, tā kā parādu maksimālu klāsi. Iedodam Markam Silovam pēdējo trokstu šodien, eju! Aiziet, Melošēgi! Viens. Jau! Miers var dabūt pusī, tikai adoptējot kaķi. Esmu rep spēles konduktors, pis ārā, tu te brauc pa zaķi, tu rausties tā kā jauns drivers, aizpisam uz autoplats. Kaut kas galīgi smird, miers neiztīrīja kaķim, kas Robertiņ, tavas problēmas ar meitenēm būs over. Drīz būs 371 lielais reperu kings, pamosties uz apņēs līmenī cīgu pārdevēju. Es savu talantu atkodēju, tev jātrenē vēl gadiem brāl. Neesmu main events, bet es skan kardināli, jo es nāku tik smagi, ka pats skatīt nāk tev palīgā. Zinu, mamma teica, ka tev viss būs kārtībā, bet es analīzi veicu viņas kabīnā. Tu nevar būt miers, jo tu esi pagāns. Pielūdz Dievu, tāpēc es esmu pagāns. Mācītē outfitā, džekiņši, katoļu, pedofils, Bruno, tev nobanos kanālu. Nebūs man miera līdz pacaušas sezonu. Mieram nebūs miera, ka man nenoliks no perona. Ielaist man pret mieru, kā ielaist invalīdu līgā Lebron. Vai arī ringā man māsīts pret Kimbo Slice. Tas, kurš teica tev pieteikties, saki viņam slikts advice uz beat. Neesmu underdogs, tāpēc stepoju tev uz deniņu. Droši teici safe space, tagad normāli būt pa pēdiņu. Ja sudrabs grib uzkurīt fēg, es jau vien dedzinu. Miers ir tas, kurš saka, ja nesver sotak, nesauc sev pa letiņu. Tu mājās raudās sarkanākām acīm nekā sudrabam. Fujaks domā, ka viņš viņš netika līdz pusgramam. Fujaks domā, ka viņš es viņu nopūta vien līniju, lai redzētu mierā talantu. Tev vajadzētu vangas vīzija, miers krīt ārā no playoff. Beidzot miers mājās, netic, ka aiz manis Dievs, kā man betlā klājās. Miers nav jūtas mīlestība, viņa vecāki vienmēr ājās. Atnāc uz betli izlikt dosmas, saprotu, ka krājās. Nepaveicās tev, ka es esmu vietā Haribo, jo esmu vairāk M&M's. Pisu prosta pāri, jau tev būtu pret Džeku, kurš nevar savilkt pāris vārds jau, bet es mīlu rakstīt bārus, tā kā Princess Peach mīl Mario. Kad miers runā meitenēm, viņas pārvēršas pa John Cena, you can't see me. Tu spīto zaļu sūdu, tā kā Rons Vīzlijs. Kamēr first man pa nodegušu steidžu rēķinu piestādu, es jums visiem saku, draugi, peace out, miers ārā. Beidzot emocijas, mēs pamodāmies, beidzot iedodam maksimāli trokstu Marks Silovs, eju! Mieram ir jānosāc šis battles. Melošēgi aiziet, iedodam maksimāli trokstu arī mieram pēdējais rauns šajā battlā, eju! Ok, labi, ejiet, Mark, tev jāatbild. Halo. Vai Marks ir uz trubas? Labākais Haribo pamet mūsu klubu. Vajag kādu, kas tikpat labi sūkās. Zinām, tev jau ietrenēts lūbas. Halo, vai miers ir uz trubas? Labākais Harbūs pamet mūsu klubu. Arbūzu nebūs tagad dārziņu, fujaks nekas. Man jāatmodies vulkāns, bum. Tev treki uz bum bep, ķipa LV tupaks. Man treku nav, tie ir noraksti. Ķipa pa īstam tupaks. Tu sevi sauc par sīvenu ar stiku? Nu tas ir tupneks. Stiku sevi ielika ritenī mudaks. Es Big Bad Wolf, tu satiki vilku. Vuf.
Redzot tavu seju, tu esi sīvens ap riku. Redzot tavus biks, tu esi cilvēks ap riku. Būtu tu šilos, tu slīdēt es tiku, bet tu cilvēks ap riku. Šokolāda milku, drukā uz lapiņa, sānamola tilpumu. Lapiņa ar lainiem saspiež satinu. Taisu pātagu, ievieš paniku. Vienalga ar priku, stiku vai salmiņas. Balurgam iesasauc palīgā papildus, kur gendals uz tafu, tikai sīvens ar stiku. Rinsta ap galvu, izvairo cilpu, pašam melkorā, misiju pildu. Skatu dedzinu mājas un tiltus. Misiju to veiksmīgi nogalinu pirmo. Wow, absolūti cinema. Nav balskolas līmeņa. Tev pasniegšu stundu. Iegaumē uz mūžu. Sāksim ar gan bāru priekšmetu. Tas tiek pacels tev priekšā. Būsi garākais klasē starp 9 mm bērniem. Wow, mūsu skolas formas striktā bērēs. Nevajadzēja bērniem ķernes spēlēt. Tagad paliksi pants. Ej, jau iedodam troksni šim batlam! Es nedzirdēju first, vai mēs varam iedot troksni! Pamostamies, diena ir tikai sākusies. Ejam klāt pie žūrijas, kas izlems, kurš šajā etapā, šajā grupā ir dabūjis uzvaru un 3 punktus. Un tāpatās arī katrā no batliem, starp citu žūrija, lai jūs arī zinat, katrā no batliem ir speciāla, uzvarētam speciāla aploksne no laimes. Un tur viņš pats var izvēlēties, ko viņš dabū, ja? Bet tur ir iespēja dabūt par šo uzvaru papildus 200 eiro. Nu, tie ir tā kā viss nopietni. Tev, sarunās pēc tam varbūt. Kaut kā tā, pirmais žūrijas loceklis, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, iedodam maksimālu troksni. Es kādreiz ar viņu netālu no Vecrīgas uz ielas freestyle batloju. Man bija gadi kaut kāds 16, bet pēc tam mēs viens otru iemīlējām un viss palika aizvien labāk un labāk, un re, kur mēs esam. Viena ļoti liela cieņa nāk no manis tieši šim cilvēkam. Ir maksimāli troksni, tas ir Jēkā! Čau visiem, paldies pirmkārt dalībniekiem. Jūs esat pirmie, kas iesāk šo pasākumu, tas ir milzīgs sloks, bet davai sēj klāt. Silo, tātad pirmais pāns, man ļoti mega patika, tur bija tā Izraēls, sirds nav skopa, redījums par pāntu, inner peace, viss ļoti patika. Un principā tā turpināja līdz pat 3. raundam, ļoti gribu, pagasta jauc, man liekas, bet ļoti gribu izcelt to panču par adoptējot kaķi un vispārējo, un kad tu 2. raundu ieturēji to datortēmu līdz pat gandrīz pašām beigām. Man ir prieks, ka tu esi atpakaļ, tu redīmoji sevi, uz tevi arī bija milzīgs sloks gan internetā, gan šeit klātienē, ņemot vērā, kā tev sanāca pagājušo reizi, un tu parādīji, ka tev ir vieta šeit. Miers ar tevi ir tā, ka es nezinu, kā tas samontēs, es centos arī, ka es baigi neņemšu vērā tur kaut kāds reloads, bet tavā gadījumā reloadu nevar neņemt vērā, jo tā kā tu iesāk 1. raundu, kaut kas tevī sapruka, un iestājās miers, bet zini, ne tas patīkamais. Un tu tā arī beigās ar noturējies 3. raundu, es, ja godīgs pateikšu, līdz galam vispār nesapratu, ko tur gribēju pateikt. Man liekas, tu pats nejūties tā, tu vienkārši zināji, ka tev ir jāizdara, kā tajā brīdī jūties, ka tev netiks dot vēl vienu iespēju, un tu aizgāji tā, kā tu jūti. Tev arī bija forši panti, man patīk, ka nav šilovs, bet ir silovs ar to sirsniņu, un kā tu aizgāji līdz pat sudrabam. Nepatīk, ka tur 3. neaizgāja? Nē, varbūt kāds starpības fakts kā tāds, ka par to šilotu salīdzināja. Bet, lai baigi neievilktu, es varu pateikt tā, ka Silovam bija vairāk panču, vairāk enerģija, arī pieredzīt, lai kāda viņa arī būtu bijusi, un manā gadījumā vienos vārtos uzvarēja viņš. Tā kā balss aiziet tev no manis. Marks Silovs 1-0 nākamajam, kam dosim maksimāli troksni. Viņam tikko iznāca arī albums, ejot klausīties Plejādes. Tas ir Lucky Punch. Tas ir Denis, iedodam troksni! Jau visiem pirmo reizi man šāda pieredze. Telefons izlādējās, arī gribēju kaut ko pierakstīt gudri un tā, bet pirmais beats bija sajūta, ka abiem ne līdz galam cepīja. Man bija tāda sajūta, ka jums nepatīk tas beats. Jūs kaut kā tas, kā jūs maucāt uz tā beata, ne līdz galam gribējās klausīties. Noteikti kā ir. Tu man liekas pateici par to, es esmu tik hard 1. pantā. Un tu pateici, tas man iesēdās, un es domāju, kurā brīdī tu pateiksi to, cik tu hard esi. Kur būs tad, ka visa publika uztaisīs, jā, tur maksimālāko troksni, un es gaidīju, un tad pants.
Un nebija tas hard prikals. Tā pašā laikā tev 100% visiem, man ļoti patīk tavs flows, bet tev ir jāmēģina, ir jāpiestrādā pie lietām. Tur, piemēram, kaķkas kaut kādā vietā tu pateici vienā no pantiem. Tā kā ir sajūta, ka tu nepaspēji vārdus pateikt. Nepaspēji līdz kaķkas, un jau tu tālāk saki. Flows ir krūts, bet jāmēģina izdarīt uz 100%. Reloadi, tie, kas ir repā, tas ir tas pats, kas es sarakstīju tikko dziesmu, man ir hypes, es ierakstu to dziesmu, un punkts uz man zvanu un saka, bļē, man cietais disks nobruka, tev jāparakstā dziesmu dirsā. Un tas ir ar reloadiem, kad es vēlreiz klausos tavus pančus un to, ko tu saki, es tam vairs neticu. Tā kā tas ir moments visiem, kas piedalās, mēģināt kārtīgi izdarīt mājas darbu. Kopumā abi varat labāk, bet jā, mana balss arī aiziet pa kreisi šeit Džekam. Tā kā, jā. 2-0, nākamais, kas sekoja, redzējis, ko dzirdējis, Misters Sudrabs sirdsēju! Jo, labvakar visiem. Es ilgi nerunāšu, gari nerunāšu. Es ātri atzīmēšu, ko es piefiksēju, ko es atceros. No tevis bija kaut kādi bāri par to, ka Izraēļu kareivi nogalina bērnus. Tas bija tāds heavy shit. No tevis bija, cik heavy, ja? No tevis bija sperma 2 litri, ja? Kaut kas tāds tur bija. Kas tur vēl bija? Vēl kaut ko. Tad man vienkārši prieks redzēt to, ka Latvijas hips attīstās un aug. Un tāpēc, es nezinu, es neko pagaidām nepiebildīšu vairs, bet abi divi čaļi diezgan vienīgi. Tev reloadi reāli sapisa visu, man liekas. Es piekrītu Dī, kad man mazliet tas tā kā uzkrita uz nervu, ka man jābūt jāklausās viss, jo man liekas, tu pašā panta beigās sapisies, un tad bija jāklausās viss pants no sākuma atkal līdz beigām. Bet anyway, abi divi jūs diezgan līdzīgi, bet šis čāls paņēma, man liekas, paņēma par to, ka nesapīsās nekur. Malts. Čalim pa kreisi balsi. Marks Silovs 3-0 un pēdējo balsi. Pirms tu atdot odiņu. Varbūt tās kaut kas var izmainīties no skatītāja balsojuma, tāpēc, ka mums skatītāji pašlaik tiešraidē balso. Skatītāji ar 95% pārsvaru arī ir atdevuši Markam Silovam, tā kā ir 4-0 un odiņa aiz tevis ir nobeidzamais vārds par šo bētli. Ir nodam maksimāli troksni! Baigi nekāds tas battles. Man bija tāds sajūta, ka jūs vispār neņemat vērā to, ka jūs skatās cilvēki. Neviens skatiens no jums vispār uz skatītāju pusi, nekāda iesaist, nekāda harizma no jums abiem. Jūs tā kā stonefaceā vienkārši skaitījāt pantus viens otram. Tik daudz tās pēdiņa rindas arī diezgan, zini, tā kā, man nav interesanti klausīties. Tev dikcija klibo, tev vajag saprast, tu ļoti monotoni skaiti. Tev ir labi flowi, bet tev vajag kaut harizmu tev visam, tev ir karakter, tev ir iekšā, jo tavās dziesmās to sūdu var dzirdēt. Tas Malice in the Palace bārs bija labs pirmajā raundā, es teiktu, teksti dārgākā kokaīna atkarība. Baigi vispārēji jūs abi maucāt, jo nekas personīgs, viss, ko jūs pateicāt, bija tā kā, es to varu uz jebkuru attiecināt. Un, huizini. Man otrajā raundā, no pirmā tavu pantu man nekas nav pierakstīts, pat Bruno Reis tev lika mieru, hard, I guess. Labākais bārs šodien bija ielaist invalīdu līgā LeBron James. Jā. Bet kopumā baigi mīt, Džeki, tā kā jāsaņemās bišķiņi ir un jāuzdara research ar Džekiem un tu uzvari, bet, dahu vēl labāk var, paldies. 5-0! Marks Silovs, tu esi uzvarējis, uzreiz var izvēlēties vienu no laimes kartiņām. Uzreiz var atvērt, paskatīties, kas tur ir iekšā, parāda kamerā, kas tur ir iekšā. Ir maksimāli troksni, ko tu esi dabūjis? Tu dabūji merču, nevis naudu. Nekas, laimes merču. Jā, es tev iedošu. Ir maksimāli troksni šim battlam vēlreiz! Pirmajā grupā etapā šajā grupā uzvarēja Marks Silovs ar 5-0. Paldies, ka skatījies, seko mums visos sociālos tīklos un tiekamies jau nākamajos pasaukumos. Let's go!